teiksim, mana tāda agrā bērnība, kas ir kaut kāda līdz 14, 15 gadi, mums nebija mobīlie telefoni. Senči nevarēja mūs sazvanīt. Mēs no rīta kā pazudām vasarā. Ja mēs bijām pagalmā, tad bijām pa dienu pēduši. Ja nebijām kaut kur pagalmā tajā brīdī, kad mājās silts ēdiens, tad mēs tikai vakarā atnācām un izrījām visu šitā. Man pat štatos arī nebija telefons. Pat ļoti ilgi visiem maniem čomiem bija telefons un man reāli nebija. Tad es atceros, kad man Ziemassvētkos uzdāvināja. Es tiešām 9. klase, reāli tik vēlu. Bet tajā laikā arī tā, kad štatos es izaugu, tad visu laiku bija kaut kāds nodarbs. Ko es darīju? Es futbolā gāju, piemēram, uzreiz pēc skolas. Pēdējā klase tā kā beidzās, reiz fiks uz treniņu skrien, pēc tam vakarā tu esi mājās, tur, nezinu. Tad man bija Xbox, tad es tur drusciņu vēl paspēlēju. Tur mājas darbi, ja tu gribēji izdarīt tos vispārībā, un tad es gāju gulēt. Bet tā dzīve man likās bija daudz, reāli, tā kā, mēs bijām sociāli, tā kā bērni pat arī tajā visā